Elle marche dans la rue, est entrée dans un café. Elle est contemplative, douce, réassure. Son veau démange. Ses bulldogs fichus. Labvakar! Pārtraucam pārraidi ar šo ziņu speciālu izlaidumu. Studijā es, Armiņš Skudra, un atvainojos par sagādātajām nērtībām. Kā jau iepriekš veistījām, 14. maijā atpūtas kompleksā Baldonē Millennium norisinājās prātu spēles Katans ieceļotāju turnīrs ar nosaukumu Sēde. Šis turnīrs notika jau 4. gadu un pulcēja ļaudis no visas Latvijas. Šajā gadījumā 69 no Rīgas, Baldones, Daugmalas, Talsiem, Madonas, Lielvārdes un pat no Vācijas. Protams, visi jau nevar uzvarēt. Garāko ceļu uzbūvēja Rita Grantā, 3 raundos uzbūvējot 31 garu ceļa posmu. Tas, protams, ir nieks, salīdzinot ar Alekša Zālīša ceļu maniakas sasniegumiem, kurš šoreiz nepiedalījās, atļaujot šo godu saņemt kādam citam. Šajā gadījumā Ritai Grantai. Visvairāk attīstības kārtas izspēlēja, proti 9, Kristīne Jokste, bet lielāko karaspēku savaldīja Elisa Auzāne. Tie bija 13 bruņinieki. Visi šie iepriekš minētie tika pie balvām. Katram mais ar ādažu čipšiem un ielūgums uz kādu no multikino filmām. Bet patiesā spriedze norisinājās pie fināla galda, kur sīvā konkurencē sēdās Mārtiņš Pakalniņš, Aigars Kruvesis, Kaspārs Gibejko un Edgars Rencis. Katrs no šiem kungiem tika pie atbrīvojuma no dalības maksas Latvijas Katanas ieceļotāju čempionātā. Bet galveno balvu, sēdes kausu, ādažu čipšu dāvanu, vienkārši kasti, un 50 lati dāvankārt no veikala Ludo ieguva Armiņš Skudra, Edgars Rencis. Vairāk par turnīru Sēde skatāties mājaslapā www.lv. Visus baigi apsveicam un, protams, paldies visiem, kas piedalījās!